Sveiki, skatītāji! Kā jums iet? Kā noskaņojums? Kāds laiks? Mums visi forši. Vasara. Plus 30 grādi. Atbraucām uz Skjavaneju parādīt, kā izskatās pilsētiņa, kad tajā nav gadatirgus. Paskatīsimies, kas te ir, kas te nav, kāda jūra. Varbūt papeldēsies, varbūt nē. Varbūt iebaudīs kādu kafiju vai dzērienu. Paskatīsimies. Taisiet tēju kafiju un pievienojieties man pastaigā. Skjavanejā skaista jūra. Tāda redzam akmeņaina. Droši vien, lai komfortabli iet, vajadzētu čībiņas. Manā pusē ir smilkšaina, šeit ir akmeņaina. Es solīju pa pastaigu pa pilsētu, bet īsti pastaiga nesanāca. Aizgājām līdz jūrai, paskatījāmies, ka jūra ir normāla. Paņēmām saules sargu un gultiņas mašīnā. Pa pilsētu mēs tomēr nestaigājām un aizgājām pie jūras siltīties un peldēties. Cilvēki bija daudz. Bija cilvēki arī maksas pludmalē, bet ļoti daudz cilvēku arī bija bezmaksas pludmalē. Redzam, eleganti guļ uz akmeņiem, un tas viņam galīgi netraucēja. Diena bija skaista, silta, vēja nebija, jūra bija forša, saule spīdēja, viss bija izcili. Slinkums bija staigāt pa Skjavaneju, domāju, parādīšu jums ar automašīnu. Kas tad Skjavanejā ir? Pa lielam Skjavanejā nekā arī nav. Kad es jums rādīju gadatirgu, izstaigāju pa promenādi, principā visa Skjavaneja tā arī ir šī promenāda. Vēl divas ieliņas paralēli jūrai pa kreisi, un tā ir visa pilsēta. Principā uz Skjavaneju var braukt, ja ir vēlēšanās sildīties pie jūras un pēc tam ieturēt kādu maltīti. Un ja droši vien ir noērēti kādi apartamenti šajā pilsētā. Tā atsevišķi braukt uz šo pilsētu laikam īsti vērts nav. Gribēju paskatīties, kāda ir jūra, vai ir savādāk nekā manā pusē. Jā, jūra ir savādāka, tālu tas nav, tas ir tuvu. Bet es nezinu, otrais laikam es vairāk uz šeit nebraukt. Redzam, notiek joprojām ceļa remonta darbi. Un itāļi vispār ļoti interesanti ir. Braucu ar mašīnu, un vīrietis priekšā ar sunīti vienkārši stāv uz ielas. Dabūja apstāties un pagaidīt, kad cilvēks aizies. Labi, ka apstājos. Vēl tur tāda divi personāži izlīda no krūmiem. Nebūtu vīrietis stāvējis, es droši vien būtu viņus notriecis. Tā kā pārvietojoties Itālijā, jābūt ļoti uzmanīgiem. Ne tikai no trakiem autovadītājiem, bet arī no trakiem gājējiem. No rīta bijām pie jūras, pasāļojāmies, papeldējāmies. Izdomājām, ka vajag iebraukt veikalā. Veikalā Lidl, kas ir netālu no šīs vietas. Mūsu pusē nekur tūmā Lidl veikalā nav, bet Lidl veikalā ir interesantas preces. Tādas, kādas nav citur. Redzam, baigi feini tāda līga stabi. Domāju sākumā, ka man kaut kas ar kameru nebija riktīgi. Nē, redzam, kreisā pusē stabi ir normāli, pelēki un labajā pusē zili un līki. Laikam tāds dizains. Ļoti interesanti izskatās. Es esmu pieredzis pie Itālijas dienvidiem, kā pilsēta vide ielas un ietuves nav pārāk sakārtos un daudz piemētāti atkritumi. Kad tikko atbraucu uz Itāliju, varbūt tas kaut kādā veidā šokēja. Tagad esmu pieradis, un man liekas, ka viss ir kārtībā. Bieži rakstīt vai nesakārtotas ielas, slikts asfalts, bet es pie tā jau esmu pieradis. Un principā neteiktu, ka ļoti slikts asfalts, kaut kur sagums ir labāks, kaut kur sliktāks. Uz autoceļiem principā asfalts ir labs, kaut kādi mazie celiņi, kaut kādi mazie miestiņi, kuriem nav naudiņas, tur tas asfalts arī ir diezgan bēdīgs. Iepriekš stāstīju, rādīju sižetu par Skaleju. Teicu, sagatavošu atsevišķu video par brīvdienu mājām un brīvdienu dzīvokļiem. Laikam atsevišķu video par šo tēmu netaisīšu, arī jūs man nelūdzāt komentāros, bet kamēr braucu uz veikalu, es varētu pastāstīt.
par vienu interesantu lietu, par ko varbūt jūs nesat aizdomājušies. Varbūt situācija dzīvē ir tāda, kā varētu iegādāties nekustamo īpašumu Itālijā jau tagad. Bet vēl neplānojat pārcelties uz dzīvi Itālijā. Plānojat Itālijā pavadīt tikai atvaļinājumus. Līdz ar to ir iespēja iegādāties brīvdienu māju vai brīvdienu dzīvokli, kurš ir jūsu īpašumā, bet jūs tur nesat deklarēta un neuzturoties visu gadu. Vienkārši tas ir brīvdienu īpašums. Jūs atbraucat atvaļinājumā, atpūšaties tur, vai nu paši, vai nu radi draugi. Principā neviens tur īpaši jūs neuzraudzīs, kas apmeklē jūsu īpašumu. Vienīgais, ja tā būs komercdarbība. Bet par to mēs arī tūlīt sarunā līdz tam aiziesim. Principā tā, dzīvojat paši, atpūšaties, viss ir forši. Bet gadā ir 12 mēneši, mēnesi dzīvoja tur, 11 mēneši īpašums ir tukšs. 11 mēneši šis īpašums varētu jums pelnīt naudu. Tātad jūs varat meklēt īrniekus paši, bet tas ir apgrūtinoši. Varat piesaistīt Itālijā vietējo mākleri. Daudzi mākleri praktizē šādu komercdarbību. Viņi nodarbojas ne tikai ar nekustamo īpašumu pārdošanu, bet arī ar izīrēšanu. Jūs ar mākleri varat noslēgt attiecīgu līgumu, un viņš pieskatīs jūsu īpašumu tajā laikā, kad jūs tur neatrodaties, un nodrošinās, ka jūsu īpašumā tiks izmitināti turisti, un jūs saņemsiet no tā peļņu. Protams, viņš neaizmirsīs arī savu komisiju. Otrs variants, ja jūs reģistrējaties kā īpašnieks platformā, konkrēti es varu pateikt par Airbnb, īpašumu reģistrēt šajā platformā kā īpašnieks, būs vajadzīgi ČIR un ČIN numuri, lai to varētu izdarīt. Un platformā Airbnb jūs būsiet kā īpašnieks, un jums būs tiesības savu īpašumu izīrēt turistiem. Ja jūs nevēlaties paši izīrēt īpašumu turistiem, platformā ir tāda opcija, ka var atrast kādu personu, kas arī ir reģistrēta Airbnb kā izīrētājs, bet viņš vēl piedāvā arī svešu citu personu īpašumu apsaimniekošanu un izīrēšanu. Protams, persona to nedarīs par baltu velti, persona par to gribēs komisiju, bet jums atkritīs galvas sāpes par turistu izmitināšanu jūsu īpašumā. Šo lietu darīs viņš. Bet, ja ir doma iegādāties brīvdienu māju vai brīvdienu dzīvokli ar mērķi to izīrēt, es jau teicu, pašvaldībā būs nepieciešams izņemt ČIR un ČIN numuru. Šo numuru varēs izņemt tikai tādām būvēm, kas būs leģitīmas, proti nodotas eksploatācijā. Ja dzīvojat jūs paši, tad principā tas tiek nepārāk stingri kontrolēts, protams, kā kurā pašvaldībā, bet ja tā ir komercdarbība, jūs tur izmitināt turistus, tad prasības ir diezgan stingras. Itālijā jums būs jāsniedz nodokļu deklarācija. Neskatoties uz to, ka jūs būsiet Latvijas rezidents, un arī Latvijā jums būs jāsniedz nodokļu deklarācija. Airbnb ienākuma nodokli ieturēs jūsu vietā paši. Bet jums būs jāmaksā starpība, ja tāda būs nepieciešama, un būs jāsniedz nodokļu deklarācija gan Itālijā, gan Latvijā. Principā liekas sarežģīti, bet ja jūs to izdarīsiet vienu reizi, tad jau tālāk aizies. Un vēl, ja jūs nodarbojaties ar turisma pakalpojumu sniegšanu, izīrēt īpašumu turistiem, Itālijā ir prasība, ka par katru viesu 12 stundu laikā jāpaziņo policijai un statistikas pārvaldē. Proti jums kā nekustamā īpašuma izīrētājam, arī viesnīcās ir tas pats, ir jāziņo,
kādi viesi ir ieradušies nakšņot jūsu īpašumā, un tas ir jāizdara ne vēlāk kā 12 stundu laikā. Pretējā gadījumā var būt ļoti lieli sodi. Arī par nodokļu nomaksu. Ja jūs plānojat Itālijā nekustamo īpašumu izīrēt nelikumīgi, tad tik vienkārši kā Latvijā tas viss nebūs. Varbūt kādu brīdi tas jums izdosies, bet ja jūs noķers un kad jūs noķers, tad Itālijā ir ļoti, ļoti, ļoti lieli sodi. Un ticiet man, tas nav tā vērts. Tā kā, ja ir doma investēt nekustamā īpašumā un ar viņu pelnīt, jo es jau teicu, ja īpašumā jūs dzīvojat tikai mēnesi un 11 mēneši viņš ir tukšs, kādu laika periodu viņu var izīrēt. Protams, atkarīgs ir no vietas, kur jums būs nekustamais īpašums. Ja tā būs turistiska vieta, labi apmeklēta, principā ir iespēja arī izīrēt gandrīz visu gadu. Bet pārsvarā, ja nav ļoti turistiskas vietas, Itālijā īpašumi ir pieprasīti vasarā. No jūnija līdz augusta beigām, varbūt septembrim. Arī veiksmīgi atbraucām uz veikalu, kur iepirkāmies. Pirkumus es nerādīšu, esmu jau to darījis iepriekšējās sērijās, nebija baigi aktuāli. Aizvedām iepirkumus uz mājām, ieturējām maltīti un dodamies atpakaļ uz jūru. Bet brauksim nevis uz Skjavaneju, bet uz mūsu jūru. Varēs salīdzināt, kā izskatās tā jūra, kas ir tuvāk man un Skjavaneju, un varat rakstīt komentāros, kur ir labāk, kur jums vairāk patīk. Ūdens temperatūra ir vienāda, bet jūrā, kurā peldos es, tur ir smiltis, nav akmeņi, bet Skjavanejā jūra ir akmeņaina. Un, ja nevelk kājās gumijas šķīviņas, tad tāda pēda masāža sanāk. Un jāiet ļoti uzmanīgi, jo akmeņi durās kājās. Tā kā tāda informācija par brīvdienu mājām, principā, ja mēs uzliekam ciparus uz papīra, rupi rēķinot, jūs nopērkat brīvdienu īpašumu par 30 000, tad attiecīgi šie 30 000, ja jūs izīrējat sezonā īpašumu turistiem, kaut kādā laika periodā varētu pat atmaksāties. Tā kā brīvdienu māja tā ir tā investīcija, kura diezgan saprātīgā termiņā var atmaksāties. Protams, jūs pelnat jau no pirmajiem turistiem, kad izīriet viņam īpašumu, bet, protams, ir izdevumi un attiecīgi šos te izdevumus vajag atpelnīt. Stāvus bagāti droši vien šādā veidā jūs nepaliksiet, ja nu vienīgi jums nebūs īpašums Amalfī piekrastē, Tropejā, vēl kaut kur ļoti turistiskā vietā, kur turistu plūsma ir visu gadu, tad, protams, tur var tiešām stāvs bagāts palikt. Bet, ja vienkārši jūs dzīvojat kādā mazpilsētā pie jūras, tad rēķināties, kā pie jums varētu palikt turisti. Tas ir tā, ka viennozīmīgi tā būs vasaras sezona, varbūt arī pa gadu kaut kas, kaut kad pavasarī, varbūt kaut kad agrā rudenī. Bet paši itāļi jau arī bija teicis video par atvaļinājumiem, ka itāļi paši dodas atvaļinājumu augustā. Un augustā ir hīts, tur principā, ja apartaments maksā 50 eiro, tad augustā tā cena varētu būt pat 250 eiro. Tā šeit Itālijā ir, tad principā daudzi tie, kam ir īpašumi, kuri izīrē, viņi izīrē šos te īpašumus turistiem vasaras sezonā un principā pārējo gadu nedara neko, īpašums stāv tukšs un principā viņi ar šiem 3 mēnešiem sapelna sev peļņu visam kalendāram gadam.
Protams, tās nebūs kosmiskas summas, bet ja ir 2-3 dzīvokļi, man liekas, cilvēks arī droši vien tās summas var dzīvot. Bet, protams, es nezinu, tie tikai mani minējami, bet es pastāstīju variantu par to, ja gadienā jūs plānojat brīvdienu māju un māja pārsvarā stāvēs tukša, tad ir iespēja tur ielaist iekšā turistus un kaut kādu peļņu no tā iegūt. Ilgtermiņa īri, principā Itālijā, tā arī sarežģīta situācija. Teicu jau ar likumdošanu, ka arī tāpat kā Latvijā, lai nemaksātāji izliktu ilgtermiņa īrē, tur ir tiesa vajadzīga. Bet, ja jums ir īstermiņa īra līdz mēnesim, un šis te īrnieks nemaksā, jūs izsaucat karabiņierus, atbrauc karabiņieru un šo te personu izliek ārā momentā. Jo par tāda veida pārkāpumu draud krimināla atbildība līdz 2 gadiem cietumā. Ja pārkāp ilgtermiņa līguma nosacījumus, tad tur jau sanāk civiltiesisks strīds, un tas jau ir cits stāsts. Bet tas ir, protams, teorijā. Kā praksē ir, es nezinu. Manā ieskatā ilgtermiņa īri tas ir daudz prātīgāks variants, tur ir mazāk riski, jo persona, kas iemitinās jūsu īpašumā, viņa šo summu samaksā jums jau avansā, un persona dzīvo līdz mēnesim. Ja gadienā kaut kas notiek, un viņa projām neiet, jūs varat izsaukt policiju, un šeit persona tiek no jūsu īpašuma izlikta. Ja persona grib dzīvot nākošo mēnesi, tad attiecīgi atkal ir tāds pats pasākums caur aplikāciju, atkal persona apmaksā un atkal dzīvo mēnesi. Tā kā principā nekādas papildus tiesības un bonusi viņam no tā nerodās. Vienkārši es ieteiktu, ja gadienā jūs plānojat izīrēt savu brīvdienu māju vai dzīvokli turistiem, tad to darīt caur aplikāciju. Jā, ir jāmaksā nodokļi, ir jāsniedz atskaites, bet vismaz jūs, kā īpašnieks, būsiet pasargāti no pretlikumīgām darbībām un ļaunprātīgiem nemaksātājiem. Neviena persona jūs nevarēs kaut kādā veidā piekrāpt un dzīvot bez atlīdzības jūsu īpašumā, radot jums zaudējumus. Es jums te parādu vienu tādu vienu dienu no savas pensionāra dzīves. Pārsvarā es braucu uz jūru no rīta līdz pusdienlaikam. Pusdienlaikā ļoti karsts, tad es dodos mājās ieturēt pusdienas un uz jūru braucu atkal pēcpusdienā. Pēc pāris stundas no rīta un pāris stundas vakarā. Un tad arī, principā, saulē nevar pārkarst un saulē nevar apdegt. Bet pie jūras, protams, vienmēr es esmu zem saules sarga, jo Itālijas dienvidos saule ir ļoti, ļoti aktīva. Redzam, ceļu remontē, paukšu būvēs bāni. Bānis vēl joprojām nav izbūvēts. Gaidu, kā būs un kad būs, bet darbi notiek, bet vēl nekas līdz galam pabeigts nav. Tā kā es domāju, ka šogad noteikti arī to bāni vēl nepabeigs. Bet laiks rādīs. Tā es šeit dzīvoju. Stāstu jums par to, ko es uzzinu pats, un informēju jūs par dažādiem aspektiem, niansēm un iespējamiem riskiem. Sākumā es pats biju domājis un plānojis iegādāties brīvdienu māju, jo tik ātri pārcelties uz Itāliju es nebiju plānojis, bet dzīvē viss samainījās un sanāca man to izdarīt ātrāk. Bet man arī bija doma nopirkt vispirms brīvdienu māju, kurā pavadīt atvaļinājumus un pārējā laika sprīdī dzīvot Latvijā un īpašums stāvētu tukšu. Tā kā gadienā, ja kādam arī tāda pati situācija, es vienkārši vēršu uzmanību un jums pastāstu, kā ir iespēja atrast cilvēku, kas jums palīdzēs
piesaistīt turistus un nopelnīt šādā veidā. Jo arī īpašums, ja viņš stāv un jūs tur nedzīvojat, tāpat tās ir izdevumi par viņu uzturēšanu. Elektrība, atkritumi, ūdens. Labi, ūdens tur principā abonēšana laikam nav, tur ir tikai pēc skaitītājiem, ja jums patēriņš nebūs, tad nebūs nekādi zaudējumi. Elektrība ir abonēšana, ja jums arī būs gāzes pieslēgums, tur arī ir abonēšana. Un atkritumiem, protams, arī ir principā tā, ka vienkārši tiek piestādīts reķins par kalendāro gadu. Jā, protams, ja jūs tur nedzīvojat, un tā ir brīvdienu māja, jūs varat pašvaldībā rakstīt iesniegumu, un tad viņi šo rēķinu var samazināt, jo jūs tur visu laiku nedzīvojat. Bet tāpatās, vairāk vai mazāk kaut kāda nauda par atkritumiem būs jāmaksā. Tā kā, ja jums ir brīvdienu māja vai dzīvoklis, tāpatās ir kaut kādi gada izdevumi, kuri ir jāmaksā. Un ja jūs šo īpašumu izīrējat tajā laika sprīdī, kad jūs tur nedzīvojat, tad principā ir iespēja gan nosegt šos izdevumus, kas jums ir radušies, gan varbūt arī kaut ko nopelnīt. Protams, atkarīgs ir no īpašuma, kāds viņš ir, kāds stāvoklis, kur atrodas, cik pieprasīts tas ir reģions un kādu cenu jūs vēlaties saņemt. Protams, nosakot nomas cenu, būtu arī jāpadomā, ka cilvēki dzīvos, tērēs ūdeni un elektrību, lai nesanāk tā, ka šie izdevumi būs lielāki nekā jūsu peļņa un ka jūs vēl piemaksāsiet turistiem par to, ka viņi dzīvo jūsu īpašumā. Tā kā, ja plānojat kaut ko tādu, pieiet tam visam lēni, bez steigas, izplānojiet, izkalkulējiet, lai jums būtu tas pasākums izdevīgs. Un lai varētu nopelnīt jūs un arī jūsu piesaistītais aģents. Kaut kā tā. Ko zinu, to jums pastāstu. Un ja jūs vēlaties kaut ko uzzināt, jūs jau zināt, varat rakstīt man komentāros. Uz komentāriem es atbildu diezgan operatīvi. Un ja es arī kaut ko nezinu, es to noskaidroju. Un vai nu uzrakstu komentāros, vai nu sagatavoju attiecīgu sižetu. Paldies jums, mana auditorija, jūs man esat vislabākie, to jau esmu teicis. Prieks, ka jūs man esat, prieks, ka jums interesē tas, kā es Itālijā dzīvoju un kas man ar mani Itālijā notiek. Arī turpmāk plānoju taisīt video, stāstīt, kas, ko, kur, kā, kas notiek Itālijas manā pusē, kas notiek manā dzīvē, ar kādām grūtībām es saskaros un kā es viņus pārvaru. Prieks, ka jums interesē, skatos, ka auditorija aug, mūsu kļūst aizvien vairāk, tātad tēma ir aktuāla, tātad tas mani motivē gatavot jaunus sižetus un stāstīt jums vairāk zināšanu par to, kas notiek Itālijā un kā var šeit komfortabli iekārtoties, dzīvot un kam pievērst uzmanību. Liels jums paldies par skatījumiem. Jau atkal esam atbraukuši uz jūru, uz mūsu jūru. Redzam šeit, te ir Maksas pludmale, tālāk vēl Maksas pludmale. Un pa vidu ir bezmaksas pludmale un ar opciju gandrīz piebraukt pie pašas jūras. Gluži pie pašas jūras iebraukt nevar, var iebraukt stāvlaukumā, kas ir aprīkots un tur drīkst novietot automašīnu. Līdz ar to līdz jūrai tālu nav jāiet un saules sargs un gultiņas tālu jānes nav. Šeit nav ļoti turistiska vieta. Pagaidām ar parkingu nekādu problēmu nav, bet augustā, kad paši itāļi dosies atvaļinājumā, šeit būs ļoti daudz cilvēku. Tāda izstās mana jūra. Parasti es šeit atpūšos un šeit patīk. Vienkārši klusi. Bet jūra ir tikpat forša kā citur. Ūdens ir silts, saule spīd. Viss notiek. Paldies jums! Tiksimies nākošajā sērijās. Lai jums jauka diena! Atā!